Čau! Pelnam kopā! Čau! Uztaisīšu tādu nelielu apskatu ar projektiem, kuros esmu finansiāli iesaistījies. Izstāstīšu arī par iespējamiem riskiem un kaut kādām problēmām, kas varētu nepatikt, kad viņas atklāsies. Tāpēc es viņas centīšos jums atklāt, pirms jūs viņas paši esat pamanījuši. Saiešu visu, tātad uzspiedīšu pauzi un saiešu visu iekšā. Es apakaļ atvainojos, sagāju uzreiz visos saitos iekšā. Tātad izstāstīšu dažas nianses, ko es esmu atklājis uzreiz. Šobrīd es esmu izaudzis jau tik tālu, ka man ir viens zilais un viens sarkanais putns. Sarkano putnu es ieguvu tādā veidā, ka šī projektā, kā jūs teicat, es ieguldījos finansiāli. Ja skatās konkrēti, tad 1010 rubļus es ieguldījis, izņēmu šobrīd 424. Un par to 1000 es sapirkos, tā teikt, pēc iespējas dārgāks putns, kuri arī ražo pēc iespējas vairāk stundā. Kad arī, tā teikt, sapirkos putnus, viņi man ražoja, kaut kādu naudas ņēma ārā, bet kaut kādu naudas mainīju un tādā reālo naudu pēc spēles naudu, lai nopirktu atkal putnus. Tādā veidā es sakrāju tik daudz olas un kad varēju pārdodot esošos putnus, lūk, poga var nopirkt un var pārdot. Tātad pārdodot visus putnus, es nopirku sarkano. Un šobrīd jau man ir arī viens zilais, un plānoju es rītdien vai parīt nopirkt vēl vienu zilo putni. Un tā katru, piemēram, 2. 3. dienu pa putnam, kamēr atkal pārdošu zilos, lai nopirktu sarkano. Apmēram tāds tas plāns. Tas ir kā tik līdz pie sarkanā putna. Bet par riskiem ir tā, ka šeit teorētiski šobrīd varētu izņemt ārā 109 rubļus un 16 kapeikas. Bet, tā teikt, projektam ir aizsardzības sistēma, kura ar katru izņemto rubli palielina apmaiņas kursu. Šobrīd man viņš ir 1,387 pret 1. Sanāk, ka 109 rubļus es varētu izņemt, bet reāli es varu izņemt tikai 28. Tātad mans ieteikums ir neņemt ārā, tā teikt, kurs palielinās ar katru izņemto reizi. Es to pamanīju īstenībā pēc 3. reizes, bišķiņ pa vēlu piekrītu, un 4. reizi izņēmu vienkārši, lai pārbaudītu, pa cik palielinās kurs. Tātad daudzi te ņem pa 1, pa 2, pa 5 rubļiem, un pēc tam šokā ir, ka viņiem tur kurs izaudzis kosmiskos ciparos. Tāpēc pēc iespējas neņemiet neko ārā, kamēr neesat iekrājis labus un kaut kā, nezinu, 500 000 iekrāti izņemot, 500 000 iekrāti izņemot. Tādā veidā. Tad arī jums būs vieglāk arī sakrāt to 500 000, jo jums nebūs kurs 382. Attiecīgi, kā to iekrāt, ja jūs neņemsiet ārā, jums šeit, tā teikt, summa augs ar katru dienu. Un šo summu dariet, jūs, protams, varat darīt kā jūs gribat, bet es viņu caur šo pogu, apmaiņas pogu, apmainīju pret, tā teikt, teiksim tās, reālo naudu apmainīju pret virtuālo naudu. Un man bija papildus finansējums, ar ko iegādāties putnus, lai augtu peļņa. Tātad izdariet secinājumus, kā darīsiet jūs. Es izstāstīju, kā darīju es, savas kļūdas, kādi ir riski. Tātad ņemam pēc iespējas mazāk reižu ar pēc iespējas lielākām summām. Kā to sasniegt? Pērkam putnus,
taisam, tā teikt, izpeļņu, mainam viņu pret reinvestējam virtuālajā naudā un pērkam atkal putnus, krājam lielas summas, ņemam ārā. Par šo viss. Mine Minerals šī spēlē nedaudz savādāk. Es šodien, tā teikt, jau neņēmu ārā, bet visu savu iekrāto apmainīju pret virtuālo naudu, nopirku jaunu šahtu. Tāpēc es pat palielu nevarēšu parādīt, kas man te ir iekrājies par diennakti. Vienīgais ir tas, ka, tā teikt, statistikā, kā arī šeit var redzēt, tātad 300 rubļus es esmu ieguldījis un 99 izņēmis. Kāpēc tikai 99? Tāpēc, ka es atkal visu, principā tos 99 es paspēju izņēmu ārā, tāpēc, ka vienkārši vēl nezināju, ko darīt. Vienkārši ņēmu ārā, par arī kaut kādām var apskatīties pat cik. Tūlītās 4 reizes pa 23, 20, 15, tādēļ vienkārši ņēmu, tāpēc, ka bija. Pēdējo reizi es izņēmu 15. un kopš 15. datuma es vienkārši visu guldīju apakaļ. Visu guldīju apakaļ un pirku šahtus. Tā tad arī. Šeit ir princips tāds pats. Ārā neņemt, labāk guldīt apakaļ un uzkrāt, bet par riskiem šeit ir nedaudz savādāk. Šeit neaug koeficients apmaiņas, bet gan šeit ir tāda lieta, kā šeit viņi saucās par rudā, bet, es viņu saukšu par izmaksas punktiem. Tātad es īstenībā varu izņemt tikai 14 rubļus, un ar to arī viss. Jo šim projektam ir šāda veida aizsardzības sistēma. Viņi, tā teikt, ir dot kaut kādus punktus par to, ka jūs ieguldaties, un kaut kādu procentu jūs varat izņemt ārā par to, ka jūs ieguldaties. Bet ja jūs neieguldaties, tad jums ir, lai tos punktus dabūtu, jums ir jāpiesaista cilvēki. Tie saucamie referāļi. Un tad par katru piesaistīto cilvēku dabūsiet kaut kādus punktus. Un ir trešais veids. Tas ir birža. Lai viņu aktivizētu, vajag ielikt vēl 200 rubļus. Tātad 100 rubļus jāieliek, lai aktivizētu virtuālo maku, uz kuru jūs varēsiet izņemt naudu. To es izdarīju. Aktivizēju maku, viss kārtībā spēlē un sapratu, ka nebiju izpratis to spēli līdz galam. Šaubos, vai arī tagad esmu. Bet sapratu, ka ir vajadzīgi tie punkti, un tos punktus var nopirkt šeit. Tātad par 1000 zeltiem var nopirkt gandrīz 4 punktus. Nozīmē, ka taisot šahtas, nāks virtuālā nauda, un par virtuālo naudu mēs varēsim pirkt, principā, reālo naudu. Tad, teiksim tā, šī spēlē riski ir tādi, kad nevarēs izņemt tik, cik jums ir nopelnīts, bet tik, cik jums būs tie punkti. Tos punktus varēs iegūt, ieguldot naudu, piesaistot cilvēkus un pērkot pa virtuālo naudu. Tātad nav tā, ka viņus nevar dabūt, viņus var dabūt, vienkārši ir jāizdomā, kurš veids mums būs piemērotākais. Tak, ejam tālāk. Šeit situācija ir līdzīga. Tātad superfermers šeit es ieguldīju 100 rubļus,
un 90 esmu izņēmis ārā, tā kā principā gandrīz par nullēm. Lūk, šeit to var redzēt. 190. Šeit ir ļoti vilinoša spēle, ar ļoti vilinošiem, tā teikt, noteikumiem. Pirmajā skatījumā, kādā veidā tas izpaužās. Tas izpaužās tā, ka netiek. Tad, piemēram, ejam fermā, salasam, kas mums tur ir. Es jau biju salasīt, tāpēc notiek nekas daudz nav. Tad ejam uz tirgu, pārdodam to visu. Pirms pārdošanas, lūk, tātad 10% iet uz virtuālo maku, spēles nauda, un 90% ies uz reālo naudas maku. Tātad ļoti vilinoši. Teorētiski varētu slaukt to govi un slaukt, bet viņiem ir arī sava aizsardzības sistēma, tāda pati kā spēlē ar kristāliem. Viņiem ir punkti, un tos punktus var šeit, diemžēl nav biržas, vismaz es viņu neredzēju. Nu, ja jūs atrodat, tad padodiet ziņu man arī. Tātad šeit nav birža, šeit punktus var dabūt tikai ieguldoties un piesaistot cilvēkus jaunus. Tāpēc esiet uzmanīgi un izdomājiet, vai šis projekts ir jums, tā teikt, izdevīgs. Jo, ja principā nebūs cilvēku, tad šis nav labākais projekts, kurā ieguldīties, jo ja jums nebūs pietiekami daudz, tad nezinu, darbu kolēģu, kaimiņu, mācību biedru kaut kādu, nezinu, tad, kuri arī ir ieinteresēti šādi pelnīt, tad es šaubos, vai šis būs jums aktuāli. Tāpēc izvērtējiet situāciju, izdomājiet un pieņemiet kaut kādu lēmumu. Es šī projektā vairāk netaisos ieguldīties, jo, manuprāt, viņš nebūs tāds, tiksim tā, izdevīgs. Ok, labi, ejam tālāk. Kopsavilkumā tātad ļoti izdevīgi noteikumi, lai iesaistītos, bet, lai to naudu dabūtu ārā, ir krietni jāpasvīst. Šeit ir viss ļoti vienkārši un skaidri, bez kaut kādiem pazemes vai zemūdens akmeņiem. Mēs savācam resursus, viņi automātiski pāriet uz noliktavu, kuru mēs esam uzcēluši. Lūk, es viņus tikko visus pārdevu, cik man bija 180 šeit un 180 šeit. Principā par to es dabūju 11 rubļus. Ja es gribētu, es varētu vienkārši tagad paņemt, uzspiest un izņemt ārā. Var parādīt, apmēram, kādā veidā. Tā, šeit viņus var apmainīt un izņemt. Nē, tas ir papildināt. Un lūk, šeit izņemt ārā. Varat uz kredītkarti, varat uz S-Visu spēju kontus ņemt. Tātad 11 rubļus. Es uzspēju šito pogu, principā man pēc minūtes viņš jau būs virtuālajā makā. Tā nauda. Bet tā kā es viņu neņemu ārā, es viņu ārā neņemu, tāpēc es viņu guldīšu apakaļ. Mēģināšu, lūk, šeit var redzēt, es esmu ieguldījis 500 rubļus un izņēmis 24. Ko es arī sev atzīmēju šādā tabuliņā, ko es vadīju, ko es šodien priekš sevim uztaisīju, lai es apmēram zinātu, cik es ieguldīju un cik es izņēmu un cik es plānoju, cik man vēl jāizņem, lai būtu pa nullēm un kad man sāksies peļņa.
Ok, tātad īsumā šeit tā savācam resursus, viņi mums ir noliktavā, pēc tam mēs no noliktavas vai nu viņus pārstrādājām, piemēram, māla varēs pārstrādāt par ķieģeļiem, un tad par katru mēs dabūsim 4 zeltus, vai tur graudus par miltiem, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. To visu vai arī vienkārši pārstrādāt, vai nu pārdot, un viņš uzreiz pārēž reālajā naudā, ko uzreiz var izņemt ārā. Īstenībā ļoti vienkārša, parasta, vienreiz diennaktī ienāca, savāc resursus. Es šobrīd krāju, tā teikt, darbnīcai, kuras taisīšu ķieģeļus. Tur man vajag 2000 dēļus, ko jau es esmu nopircis, 2000 ķieģeļus un 1000 dzelzi. Daudz nav palicis, tātad es katru dienu savācu mālu un graudus, tad ik pēc kaut kādām pāris dienām pārdodu, lai saprastu, cik man ir nauda, nopērku ķieģeļus, nopērku dēļus, bišķiņi man ir palicis, pārdošu, nopirkšu māju, un tad man vairāk ķieģeļi nebūs jāpērk. Viņi ir diezgan dārgi. Un ar to jau mana peļņa palielināsies. Man nebūs jāpērk pirmām kārtām, un otrām kārtām es jau ražošu nevis tikai mālu, bet ķieģeļus, ko es varēšu dārgāk pārdot. Tā kā šī ir simpātiska spēle. Šobrīd neko negatīvu par viņu pateikt nevaru. Ok, un tālāk. Vēl viena tāda pati simpātiska ir, simpātiska tāpēc, ka šeit principā arī viss ļoti vienkārši. Tas ir Elven Gold, viņi var spēlēt angliski, angļu valodā un krievu valodā. Šeit ir viss ļoti vienkārši arī. Savācam. Tātad savācam zeltu no mājām, pārdodam. Viņš mums saskaitās virtuālajā spēles naudā un naudā, ko var izņemt. Tātad savācam, krājam, taisam mājas. Mājas mums nes, teiksim tā, mājas maksā nodokļus, un nodokļi mums izvēršās šajos ciparos. Un izņemt ārā arī ļoti vienkārši. Ko var piebilst par šo, vienīgais, ar ko viņi tā teikt ir nedaudz pamānījušies, ir tas, ka viņi reklamē sevi kā spēli, kur var naudu izņemt, vispār neko neieguldot. Teorētiski viņi nav samelojuši, jo tiešām naudu var izņemt vispār neieguldot neko, bet lieta tāda, ka var izņemt tikai 1 rubli. Ja jūs vēlaties 2 vai 3 vai 100 vai 1000, tad jums ir jāieguldās vismaz par 100 rubļiem šķiet. Jā, 100 rubļiem. Es esmu izņēmis 16, arī vienkārši, lai pārbaudītu, vai viņi izmaksā. Viņi izmaksā. Paskatīšos, vai profilā tas uzrādās. Profilā, jā, lūk, tas uzrādās, tātad ieguldīt 100, 16 ir izņemti. Vispārējo es kā visās citās spēlēs vienkārši guldu apakaļ, mainu pret, tātad reālo naudu mainu pret spēles naudu, lai uzlabotu mājas vai lai pirktu jaunas mājas, kuras man atkal nesīs klāt finanses. Tāpēc domājiet, šī arī ir ok spēlīte. Ja ir kaut kas tāds, ko jūs zinat, es nezinu, labprāt uzklausīšu, jūs izlasīšu komentāros vai kā savādāk. Un nobeigumam būšu atstājis fermu. Ferma principā neko neatšķirās no visām citām sociālo tīklu fermām. Taisam, audzējam, remontējam. Tikai atšķirība tāda, ka šeit mēs atpakaļ saņemam reālu naudu. Šodien bija tāda situācija, ka es biju kaut ko pārdevis lielāko daļu, 45 rubļus,
man viņi stāvēja uz izeju, es viņus vienkārši pārvedu apakaļ uz spēles naudu, uz kontu. Lai es varētu attīstīties tālāk un būvēt atkal jaunas mājas un tā teikt attīstīties tālāk, lai būtu ienākumi vēl lielāki. Jo no sākumā var audzēt tikai graudus, pēc tam jau saules puķis. Šobrīd es jau varu ķirbjus audzēt, un taisīt, cept maizi, taisīt instrumentus, iegūt akmeni, tā teikt, iztazdēju olas. Ļoti daudz ir ko darīt un vēl vairāk ir priekšā. Tātad riski šeit ir tādi, ka spēle nedaudz, neteikšu, ka mānās, bet nedaudz ir tāda neliela zemūdens akmentiņa. Tātad, kā šeit ir? Šeit ir, lai dabūtu 7. līmeni, man vajag dabūt dēļus, bulciņas, maizi un miltus. Man it kā ir beķerī, lai to visu saceptu. Dēļus es jau varēju jau 5. līmenī, vai pat 4. jau 4. man vajadzēja, pat 3. jau man vajadzēja dēļus, bet ne par to šobrīd runāšu tieši par beķerī. Tātad beķerī viņi man dod, un man ir beķerī jāuzcep bulciņas, maizi un milti. Lūk, beķerī. Maizes var taisīt, lai taisītu bulciņas, man jādabūna 2. līmenis, tas ir tīri attīstības jautājums. Bet, lai es uzceptu maizi, man vajag miltus un olas. Olas man vajag miltus dabūt. Lai es varētu izstrādāt miltus, man vajag dzirnavas. Bet dzirnavas varēs uzcelt tikai ar 7. līmeni, lūk. Tātad, lai es nokļūtu 7. līmenī, man vajag miltus, bet miltus es dabūšu tikai 7. līmenī pats. Tas nozīmē, ka man milti būs jāpērk. Principā visai šis uzdevums man būs jāpērk daļēji pa naudu. Labi, tas, ka viņš principā neko nemaksā 25 sudrabi, tas ir 100 sudrabi, tas ir 1 kapeka. Tā kā tas ir 1/4 kapeka. Te vispār nekas nav. Bet doma kā tāda paliek aktuāla, jo tas ir tikai viens produkts. Viņi šādā veidā arī uz citiem produktiem spiež. Tātad ir jātērē nauda, teiksim tā, ja nav plānots viņu tērēt un krāt un dzīvot tikai no saviem resursiem, tad nesanāks. Tas ir tāds viens mīnusiņš, varētu tā teikt. Vispārējais ir kārtībā, neko neesmu pamanījis. Kaut gan, teikšu godīgi, šo spēli es esmu uz visiem 100% uzticējis savai sievai, un viņa šobrīd ir dekrētā, viņa mājās arī pieskatot bērnu, biežāk ieiet un, tā teikt, uztur termu kārtībā. Tā kā skataties, domājiet, un ja ir interese, iesaistieties. Šis projekts, es domāju, dzīvos ilgi, un viņš ir krietni interesants, it sevišķi tiem, kuriem patīk dzīvoties pa fermām. Un ja jūs pat to darat sociālajos tīklos, tad labāk to darīt ir ar kaut kādu izpēdi. Tas būtu viss lielumā, tā kā padalieties ar savām domām. Apakšā zem video būs nosūtnes uz visām spēlēm. Ja ir vēlme, reģistrējieties un pievienojieties kanālam. Mūs var atrast arī Facebookā. Tā kā droši gaidu ziņu no jums, kā patika. Un čau!
Un neliels puskritums, tātad kopsavilkums. Tātad ieguldījies es esmu uz 2300 rubļiem un izņēmis ārā 653. Teorētiski esmu konkrētos mīnusos, bet es par to neuztraucos, jo es zinu, ka šī mana iepauzēšana, kuru es tā saucu, jo es principā visus ienākumus guldu atpakaļ, viņa atmaksāsies, jo es vienkārši tam ticu. Un, tā teikt, šo tabulu tāpēc arī es uztaisīs, lai es varētu tam sekot līdzi un pierādīt to sev un varbūt arī kādam no jums. Tāpēc sekojiet līdzi. Nākamā sestdiena taisīšu nākamo apskatu. Sauksim to pa nedēļas. Un redzēsim, cik es būšu pavirzījies tālāk uz priekšu attīstībā. Un varbūt būs kāda patīkama summa, ko es jau būšu gatavs izņemt ārā. Ok, labi, davai. Čau. Tagad gan. Paldies.